Ventspils osta un tajā strādājošie uzņēmumi pārliecinoši turpina savu attīstību. Tā šopavasar darbu sāka jaunais Ventspils brīvostas sauskrauju termināls, kurš nodrošina koku materiālu uzglabāšanu, pārkraušanu un arī eksportēšanu. Jaunajā terminālī varēsim palielināt koksnes pārkraušanas ātrumu un piedāvāt mūsu klientiem konkurētspējīgākus tarifus. Tā stāsta SIA Ventplats valdes priekšsēdētājs Aivars Balde. Uzņēmums turpmāk nomās no Ventspils brīvostas šo termināli koku materiālu uzglabāšanai un pārkraušanai. Tie ir praktiski 12 gadi, un mērķis ir realizējies. Kopš mēs sākām sapņot par savu jaunu terminālu. SIA Ventplats dibināts 1995. gadā, un darbu sāka praktiski no nulles. Toreiz šajā segmentā mums vēl nebija profesionālu ostanieku. Tagad uzņēmumā strādā augstas klases profesionāli speciālisti, ir gudri un pareizi izvēlēta iekraušanas tehnika un tehnoloģijas. Tas ļaujot strādāt ātrāk par konkurentiem un klienti to spējot novērtēt. Vispirms jau tātad mēs esam paši šeit pilntiesīgi saimnieki. Tas ir viens, Otrs ir tas, kad paaugstinās mūsu konkurētspēja, jo šis piestādnes garums mums atļauj vienlaicīgi apkalpot divus kuģus, kas tieši tajā biznesa segmentā, kurā mēs strādājam, ļoti būtiski. Kuģi pārsvarā nāk no Zviedrijas, tas kuģu iešanas laiks ir salīdzinoši īss, ne vairāk kā 20 stundas, bet var arī ātrāk daudz. Mūsu iekraušanas ātrums ir ļoti liels, tas ir praktiski lielākais Latvijā un viens no lielākajiem Baltijas valstu ostās. Tas nozīmē, ka mēs varam ļoti operatīvi, praktiski katru reizi kuģim ir vieta. Un tas paaugstina mūsu konkurētspēju. Tātad klienti, braucot uz šejieni, viņi zina, ka kuģis tiks pieņemts praktiski jebkurā laikā.